citas nevientos liekas ļoti sarežģīts. Jā, kamēr iespējams ir labāk, bet tagad visiem ļoti līdzīgi. Savukārt, Inete ir absolūti iPhone lietotāja ar vairākām izsaukuma zīmēm. Paldies par jauko ziņu no Lindas. Linda no Brīseles. Linda. Cik izveicien. Tev jāzina, ka domāju, ka brīnišķīga mūzika un Shazam strādā, lai papildinātu savu skriešanas playlist. Cik jauki. Es pieļauju, ka nākamā dziesma, es nezinu, varbūt ne gluži skriešanai, bet tādam lēnākam tempam arī var noderēt. If I could stop the sunset. Pēdējo reizi, kad es biju ārā, tad lija. Varbūt kaut kas ir mainījies. Ir 17:32 minūtes. Mēs to klausīsimies nedēļas ierakstu. cītīgi jums katru dienu pēc 17:30 ir atskaņojis Nīnas Saimonas vokāla jaunā skanējumā, pateicoties brazīļu producentam Močak. Godīgi sakot, protams, es ticu, producentam varētu būt diezgan liels uztraukums strādāt ar tādām leģendārām kompozīcijām, leģendārām māksliniekiem.
Un oficiāli kompozīcija Sealand Woman ir laista klajā 1967. gadā Simons Broadway Blues Ballads albumā. Un, protams, tur nav divu domu, mēs varam neapspriest šo kompozīciju. Tās oriģināli 2002. gadā Masters of Rock izveidoja remixu, un tad, kad viņam bija iespēja izveidot remiksu šai Nīnas Simons kompozīcijai, viņš bija ļoti pagodināts. Viņš šo pirmā skaņoja Coachella festivālā un priecājās par cilvēku reakciju un interesi un tiem, kas nevarēja sagaidīt, kad tas iznāks oficiāli. Tad, lūk, tas ir klāt. Sealand Woman no Močak, protams, Nīnas Simons oriģinālā kompozīcija, un Močaks pats arī bilst, ka tas ir neticami respektēt, apbrīnot māksliniekus ar milzīgu vārdu un kādu dienu viņu mākslinieku profilā redzēt, tam pievienot arī savu vārdu. Tieši tā ir noticis ar šo.
Pārbaudīts vērtības klasika no Jugmonta Need 100%. Ir 17,48. Tas nozīmē jau tūdaļ jaunākās ziņas, vēl pirms tam sastrēguma ziņas 11 minūtes. Šobrīd Dzēras iela no Tēruma līdz dzelzceļa, arī Krasta iela no Purvīša līdz dzelzceļa tiltam, 10 Brieža iela no Hanzas līdz Elizabetes, arī Eksporta iela no Hanzas līdz degvielas uzpildes stacijai, protams, Brīvības gata no Zemgala gatvas līdz Lielvārdas ielai, 8,5 Salu tilts no Lucavsās līdz Velcielai. Nākamajā stundā, es ceru, mēs tiksimies nākamajā stundā. Tur būs jāklausās kaimiņu mūzika, bet šobrīd lūkinu jūs ar vienu no Beatport topa virsotnes kompozīcijām Prospa un Murder Beats Baby. Cik sveicienu šodien visiem vārdu dienā ar neparastiem vārdiem. Šodien ir tā diena, kad ne tikai Emīlijas, bet arī visu neparasto kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
Bruņoties spēki izmantos 2 līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamo gaisa apdraudējumu vai par tūlītēji nepieciešamu rīcību. Aģentūra LET informē iekšlietu ministrijām. Zeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēji iedzīvotāju rīcību. Savukārt oranžais brīdinājums paredz tūlītēji iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām informācijām. Rīgas pašvaldības izglītības iestādes nestrādās, ja līdz 6:00 rītā galvaspilsētā būs spēkā šūnu apraides ziņojums par gaisa telpas apdraudējumu. Šodien informēja Domas drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Girts Lapiņš. Irānas augstākais līderis izdevis direktīvu, ar kuru aizliedz bagātināto urānu sūtīt uz ārzemēm. Par to vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz 2 augsta ranga Irānas avotiem. Ebolas vīrusa slimības izliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā strauji izplatās un šobrīd valsts līmenī rada ļoti augstu risku. Šodien brīdināja Pasaules veselības organizācija ģenerāldirektors. Par basketbola Rīga galveno treneri Jevgenijs Suškins nolīgums parakstīts uz 1 gadu. Nākamajā sezonā Dabora vienība neturpinās līdzinājais galvenais treneris Mārtiņš Bulbis, kurš vadīja vienību šo sezonu un pērn.
Savas kilograms kultūras balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā SMLV līdz 31. maijam.
We are not just human beings, but human becoming. Stepping into each stride by stride, moment by moment. The darkness and the light is both home. It's both home. It's both home. Dainis raksta reāli labs labās. Tas ir špētolens un teikts, tas skanēs vēl individuā. Jā, mums taču joy, light and the dark. Kurtus. Labās nevaru laist, jo brīvdienā, dārgie, nenoskaidrojot, kur tad ir labākais tus. Matīs šodien tiešām ir sagatavojies. Neļāva man arī šo izlaist. Arturs Kuteņjaunā mums Solus Rex prezentācijas koncerts šodien ir rīt. 20. kvartāla koncertzālēs Pīlo. Koncertē izskanēs arī citas Arturs Kuteņa dziesmas, kas tapušas dažādās desmitgadēs un tikusi līdz pašmāju hip-hop klasiku. Brīnišķīgi ir rīt, 23. maijā Latvijā, kas viens no gada vienīgākajiem kultūras pasākumiem mūsējumos, par ko es arī tikko uzsināju jaunākās ziņās, un papriecināties, cik labi, ka es darēju. Bet šī gada mūsējas tēma ir priekšmetu piedzīvojumi. Vienai lietai ir savs stāsts un vērtība, kā ierasts pasākums var sapratēt bez maksas. Un es joprojām ticu tam, ka tad, kad mēs pametam mājas vai guļam, tad priekšmetu dzīvo savu dzīvi. Jo dažkārt vienkārši nespēja izskatīt kādu lietu, kur tu nekad neizkustājies, atpēc kaut kur pilnīgi citu. Tur ir kaut kas, par ko vispār mums nevajag daudz domāt, vienkārši 23. maijā rīt norisināsies arī šī gada Siguldas svētki, iezīmējot vasaras sezonas sākumu ar daudzveidīgu kultūras izklaides un sporta programmu. Svētku mandienas noslēgumā uzspiecās koncertā un balva. Kur izstāsies Emilija, Otkaila, bet citi zēni. Kas par brīnišķīgu sastāvu? Rīt Latvijas klubs sezonas noslēgums kopā ar leģendāro grupu Labvēlīgais tips. Un sākums tā būs uzvīras. Vīras, kā varbūt kungi agrāk uzstājas, jau jau pilsētas atkost teikāt. Pašā nakts kombinācijā. Vēncpils klubā Silrak rīt vakar 22. uzstāsies Pods un Galinieks. Rīt no 10. līdz 24. māja 2. Jāgavā Astsalā. Rītdabas koncertzāles Mītava, sezonas atklāšana un jubilejas 20. starptautiskā Soļu skulptūru festivāla grandiozā pārbīde. 18. Otkaila, 20. Samana Fīna, 22. piedodiet piedzīvotāju un miniet, Piņģis! Tāds spraik nedēļas nav. Es teicu, ka es vasarā spraiku. Rīgā dzimst jauna tradīcija. Pirmais vasaras